liekam jaunu bildi iekšā, vēl joprojām no Las Vegas. Šī gadījumā no viens cits viesnīcas. Un šis ir tāds saucamais cigar lounge. Katrā viesnīcā ir lielā, viņiem ir tāda vieta, kur kungi var atnākt un pīpēt cigārus un parunāties. Bet vairāk kā vide, kurā var arī šobrīd bez cilvēku poļiem, jo katrā viesnīcā ir pilns ar kazino. Tātad, kaimiņi no blakus ielas 27. nodaļa, kur mēs lasām no manas grāmatas, nekad nepērc vienu airi, kamēr prāta rītrosmi ir atvaļinājumā. Un šīs nodaļas nosaukums ir kaimiņi no blakus ielas. Viens no mūsu ģimenes uzņēmumiem nodarbojas ar personāla atlasi un biznesa risinājumiem, konsultācijām, klientu piesaistes mehānismiem. To mēs savulaik izveidojām, jo mūsu valodas skolas klienti Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmumos paralēli viņu personāla angļu valodas apmācībām vēlējās mums uzticēt arī citus biznesa projektus. Citu, mazliet varbūt atkāp pie šitā te. Ir viena interesanta lieta, ko es ar prāta rītrosmiem šiem te raidījumam neesmu pateicis līdz galam. Patiesībā es esmu biznesa konsultants, vairāk strateģiskais mārketinga konsultants un vairāk strateģisko lēmumu konsultants dažādās lietās. Un, lai es nebūtu tikai vienkārši teorētiķis, es arī ikdienā strādāju gan ar klientiem, gan arī viens no maniem lielākiem klientiem un arī darbiem, kur es esmu, ir tieši valodas skolas bīdīšana uz priekšu. Un tas man dod, angļuiski viņu sauc par field knowledge, respektīvi. Es vienkārši kaut kur grāmatās esmu salasījis un kādreiz esmu kaut kur kādās konferencēs bijis. Nē, es esmu joprojām vagā ikdienas, palīdzot saviem uzņēmumiem attīstīties, un saviem uzņēmumiem šī gadījumā tās ir valodas skolas, bet lieta, ko es daru caur šiem prāta rītrosmiem, es pozicionēju arī to, ka prāta rītrosmes, jo respektīvi šī gadījumā es, Andris Lanka, es palīdzu strateģiski maziem uzņēmumiem attīstīties uz priekšu. Kā tas notiek? Ir tāds dziļākās stīgas. Es neesmu tas cilvēks, kurš saliks tev pikseļus un pateiks, kuras reklāmas tev kurā vietā kā jāliek. Nē, mēs runāsim daudz dziļāk, kur vispār ir tavu klienti. Kas ir tas vēstījums, ar kādu tev ir jāiet? Vai vispār tev šī brīdī visa tā līkne, jo no mirkļa, kad klients no meža iznāk ārā, tās potenciālais klients un ieraug tavu piedāvājumu, līdz viņš aiziet līdz tavam kases aparātam, vēd cauri dažādām pļaviņām un krustcelēm, un tāpēc citreiz ir lielā bilde jāredz, kas palīdz saprast, kurš solis tad būtu jāspēr tagad, lai tam klientam būtu vieglāk aiziet pie tevis, un pēc tam, protams, vēl viss lērums ar to, ka klienti ir sastājušies pie kases aparāta un pērkās, un kā to visu novadīt. Tās ir dziļās strateģiskās lietas, un protams, caur to arī nāk daudz taktiskās nianses, bet tas ir tas, ko es daru. Tikai, ja gadījumā tev ir mazais uzņēmums, un tu sēdi un domā, kur ir mana nauda, varam sazvanīties, un es tev palīdzēšu. Un tā arī sākās šī te lieta, ko es daru jau 11 gadus. Kad mums bija valodas skola pirmos 10 gadus, un tad es arī biju skolotājs, un tad vienā brīdī caur to mums sāk arī vairāk klienti rasties, kas meklēja citu veidu pakalpojumus, un tāpēc mēs sapratām, ka nebišķiņ jāatdala, lai nevārās visu vienā katlā, jā, valodas skola, bet ir arī konsultācijas, un tāpēc mēs nodibinājām arī atsevišķu uzņēmumu tam. Pēc tam, kad mēs ar esošo klientu darbiem šajā jaunajā biznesā jau mazliet atspērušies, jaunas klients es piesaistīju ar vienkāršu zvanu un vizīti. Sveiki, te Andris no The Soul Traininga. Mēs te palīdzam jūsu kaimiņam, tam uzņēmumam. Kad es varētu piebraukt parunāties? Mums ik pa brīdim ir cilvēki, kuri meklē darbu labos uzņēmumos, vai arī uzņēmumu, kas meklē sadarbības partneris. Tāpēc, kad būtu labāk trešdien vai piekdien? Un LSEZ, tad Liepājas speciālās ekonomiskās zonas ārvalstu uzņēmumi vienmēr un joprojām bija jauni kadri un sadarbības partneri meklējumos. Tādējādi pēc šādām sapazīšanās reizēm man bija vai nu pasūtījums angļu valodas apmācībām, jo, protams, mēs parunājam par kaut kādu personāla atlasu vai par to, ko viņi dara, un neviņas viņi, ko tu pārstāvi, saka, konsultāciju uzņēmumus, un tad bija laikā ļoti daudziem uzņēmumiem, arī SEZ uzņēmumiem mēs palīdzam ar angļu valodas apmācībām, tad neviļas vai nu bija pasūtījums angļu valodas apmācībām, vai tulkošanas darbs, vai personāla atlases pieprasījums, vai visas trīs lietas. Un ar šādu it kā šķietam garām ejošu vizīti mēs savā laikā
arī šim konsultāciju uzņēmumam piesaistījām jauns klientus. Un tieši tādā pašā veidā tu to vari darīt arī savā nozarē, lai popularizējot savu uzņēmumu. Jo loģiski, bet kāpēc tās durvis atvērās? Atvērās viņas tāpēc, ka ar šādu te tekstu, ja, kad sveiki, tie Andris no The Soul Training, mēs palīdzam jūsu kaimiņu tam un tam uzņēmumam. Pirmkārt, viņš redz to, ka tu nezvani no uz buiduji, bet ka tu jau saproti tēmu vai saproti nozari vai saproti vidi. Kad es varētu piebraukt parunāties. Ok, un, protams, rodās jautājums, kāpēc man vajadzētu ar tevi runāties, un tad uzreiz nākamais teikums. Mums ik pa brīdim ir cilvēki, kur meklē darbu labos uzņēmumos, vai arī uzņēmumi, kur meklē sadarbības partners, tāpēc būtu labāk tikties trešdien vai piekdien. Tad viņš uzreiz dzird to, kad viņam ir darbinieku trūkums, labi darbinieku trūkums vai nepieciešamība joprojām ir aktuāla, sadarbības partneris jaunus gandrīz visi meklē, un tas teikuma beigas, ja tā trešdien vai piekdien, tas palīdz izvēlēties vienu no versijām, nevis kaut kad es varētu piebraukt, ja, bet jau konkrēti virzim, mēs tālēs zilajās, bet jau uz konkrētu datumu. Un tas palīdz tai sarunai virzīties jau uz kādu konkrētāku rīcību un konkrētāku datumu. Un šādā te veidā, caur vienkārši kaimiņu iepazīšanu, jaunu uzņēmumu iepazīšanu, mums arī ir nākuši jauni klienti. Padomā, kā tu to vari izdarīt savā lietā, ejam daram, un nākamā nodaļa mums būs pavisam interesanti. Tā būs 28. nodaļa, un viņas nosaukums ir Provītes, jeb Costco omīšu kastes grāvējs, un tieši tagad šobrīd atrodoties ASV, es varēšu nofilmēt, cerams, šo nodaļu tieši no Costco veikala, kas ir viens no ASV tādiem stūrakmeņiem mazumtirdzniecības jomā ar tieši pārtikas un tāds interesants fenomens, kādā veidā viņi attīstījās. Un ar tādu interesantu elementu, ko viņi ir izmantojuši un ko citreiz arī mēs varam izmantot kā mazie uzņēmēji. Bet tā ejam darām un tiekamies nākamajā nodaļā.